Laipni lūgt mūsu podkastā 2 par futbolu. Es esmu Kristaps, ja jūs nezināt. Es esmu Knuts, un šodien vairāk parunāsim par aktuālo, par virslīgas tabulu un arī, protams, par Eirokausiem. Ok, sāksim virslīgas tabulu. Jā, Pirmajā vietā ir RFS, kas ir diezgan pārsteidzoši, jo visi bija pārliecināti, ka Rīga būs pirmie, bet viņi ir otrie. Jā, bet nu arī šobrīd viņiem 59 punkti, Rīgai 58, tā kā viens punkts. Tur vēl tiešām ļoti spārēga cīņa par titulu, tā kā viss atrisināsies tiešām tikai pēdējās kārtās visdrīzāk, tieši kā pagājušajā gadā. Bet tālāk ir tāda līnija, kas, viņi ir, bet viņi nevar vinnēt, kas ir Auda ar 40 punktiem. Jā, viņiem ir 18 punkti šobrīd starpā, un diezgan daudz, domāju, Audai tur būs jādabūna tā trešā vieta, jo Daugavpilī ir 30 punkti, viņi tik atpaliek pa 10 punktiem, vajadzētu Audai noturēties trešajā pozīcijā. Bet Daugavpils, man pārsteidz īstenībā Liepāja negatīvi. Jā. Viņi ir jau šobrīd 5, bet viņiem potenciāls, protams, augstāks. Viņi var apdzīt Daugavpilu. Jā, bet Audu es arī šaubos, ka viņi noķers Audu, tā kā arī. Tad Supernova, ko es pats esmu šokā, man likās, viņi būs zemāk. Apakaļ gala, bet viņi turās vidū aptuveni. Supernova, man arī īstenībā pārsteidz. Es viņiem pirms sezonas, man liekas, prognozēju kaut kādu arī pirms pēdējo vietu vai kaut ko tādu. Šobrīd arī viņa sastāv vieta, diezgan labi turās. Tad ir Jelgava, kam būtu jābūt augstāk par Daugavpils, teikt tā. Jā, pirms sezonas, man liekas, mēs arī teicām, ka Jelgava būs top 5 vai kaut kas tāds. Bet nav. Bet šobrīd, bet arī jāpiemina, ka gan Supernova, Jelgava, arī Grobiņai visām diezgan līdzīgi tie punkti, arī Tukumam salīdzinoši. Bet, tad ir Grobiņi sanāk. Kuri turās augstu, man likās, viņi būs reāli vēl zemāk. Mēs tie prognozējām, ka viņi izskatīs, ja nemaldos, pagājušajā sezonā, tā kā šo sezonu izskatīs. Bet 20 punkti, protams, viņi paši grib vairāk un labāk nospēlēt, bet es domāju, priekš viņiem ir diezgan ok, tā kā, Tad ir Tukums. Jāpiemina, ka Tukuma trenerim ļoti interesants preses konferences parasti ir, kur viņi paņem visos caurumos parastajās konferencēs. Jā, viņš tiešām mēģina tur tā, izteikt savas domas, tiešām. Ja es būtu kā preses konferences. Jā, viņš tiešām nekaunās, diezgan godīgi visu saka, kā ir, par spēlētājiem, par treniņiem un tā tālāk. Viņiem ir kārtīgais mīdija treniņš, viņš trenē mēdīju, nevis viņu trenē mēdījai. Jā, palielam tā, un tad ir, diemžēl, noslēdzošā vieta šobrīd Ogrei. Tad pēdējā vieta. Bet mēs varam noķert Tukumu, un ja noķersim Tukumu, tad Tukuma treneris būs ļoti apmierināts. Jā, es domāju, mums šobrīd ir, ja nemaldos, 10 punkti. Jā. Mums vajadzētu tās uzvaras, protams, arvien vairāk, bet, šobrīd ir kā ir, ceram, protams, uz to labāko turpinājumā. Mums nav 10, nav 13, mums ir 6 punktus, un noķert Tukumu. Jā, 13. Jā, mums ir, laikam, 2-3 uzvaras, laikam. Vienu uzvaru, vienu zaudu, neizšķirs, tad ir noķers Tukums, ja Tukums izzaudē. Jā. Tur nākamā spēle Ogrē, tu atceries, pret ko ir? Izbraukumā. Jā, bija izbraukums. Nebija pati tā Grobiņa? Ja Grobiņas Slokas stadionā, ne? Jā, tieši tā Slokas stadionā. Jā, jāpiemina par Slokas stadionu arī tomēr, ka... Jā, tur daudz maču notiks, jo prāta vētra izpostīja Liepājas laukumu. Jā, ļoti labs mūzikas grupa, bet posta mūsu futbolu. Diemžēl koncertā tiešām daudz apmeklētāju un viss kopumā, diezgan, protams, neveiksmīgi futbolam izvēršās. Diemžēl arī Liepāja, Eirokausī, par tiem arī sākam jau. Sākam par Eirokausiem, ka Liepāja spēlēja pret Vīnes Austriju komandas, ir ļoti stipri, arī spēlējusi Eiropas Champions Ligā, laikam ne, bet... Viņi centās, bet viņi netika pēdējo gadu raundā. Bet viņi diezgan tālu tika tajos play-offos. Un diemžēl Slokā, jo Liepāja, tas stadions, nevarēja aizdīt mājās tās spēles, un Grobiņai arī. Jā, viņiem tur ir tā bišķiņ bēdīgi tagad. Bet Slokā labs laukums, tā kā nav par ko sūdzēties arī baigi. Tā kā laukums labs, bet, ne mājas. Bet ir jābrauc diezgan tālu, protams, arī līdz Jūrmalai no Liepājas ir tālu. Un, tad turpinām par Eirokausiem, kad 2-0 zaudējums Liepājai. Jā. Bet visus pārsteidz Auda. Audas tiešām. Tie pretinieki nebija Champions Ligā, viņiem spēlējuši vairākas sezonas. Ja nemaldos, viņiem lētākais spēlētājs ir 5000. Jā. Dārgākais ir 5 miljoni, vairāk 7 miljoni. Jā, FCSB no Rumānijas čempioni. Jā, ļoti labs klubs. Jā, ļoti labi. Viņi arī bija pagājušās
konferenci, ja nemaldos, vai Eiropas līgā, viņi tieši pēc RFS spēlēja. Nē, ja nemaldos, Eiropas līgas tajā grupā man liekas, spēlēja, un viņi vinnēja RFS 4-1. Wow! Tā kā RFS... Bet jāslavē Daščevičs, tas sitiens. Jā. Labāk sitienu daudz nav redzējuši. Ja būtu Latvijā Puskas, tad, Balien Dievars Daščevičs. Jā, es domāju, būs viņam Puškas Šavāri. Jā. Bet, es domāju, mājās būs tiešām ļoti labi jāspēlē Audai, lai tomēr tik tālāk, jo, protams, tā Bukarestas komanda, protams, gribēs uzvaru, jo viņiem mājās nekāds spēlējām nesanāca. Un tā kā tur būs tāds, sīvs mačs, to varbūt mēs arī dosimies, bet vēl redzēs, kā būs. Un tad, ja šis video sasniegs 100 skatījumus un 30 laikus nebūs daudz, mēs iesim uz to maču. Tieši tā. Un arī FC Riga pieminām, viņi vinēja Vardar komandu, ja nemaldos, 3-2 arī, tāpat kā Auda, bet, pretinieks, protams, domāju, bija krietni vājāks nekā Audai. Jā. Tā kā, cerams, Rigai arī izdosies. Mājās tur jāuzvar pārliecinoši. Jā, es domāju, vajadzētu pārliecinošāk to uzvaru. Un, protams, tikt 3. kārtā, jo mēs viennozīmīgi gribam kādu klubu arī Eiropas konferences līgā. Un par RFS mēs RFS. Šobrīd 1. vieta. Šobrīd arī viņiem tā diezgan labi arī iet. Jā. Visur. Eirokaus 4-1 pret... Īsti nezinu, bet 4-1 tāpat pārliecinoši. Bija pārliecinoši spēle, no RFS. Jā. Nākamā spēle būs... Visi teica, ka bija diezgan garlaicīgi. Cik es lasīju. Tas gan. Bet, viņiem būs izbraukums. Tur būs, protams, daudz grūtāk, visdrīzāk kā mājās, bet, jātiek tālāk, jo RFS-am tomēr mērķi ir augsti, lieli. Kā vienmēr. Viennozīmīgi grib tikt tajā konferences līgā. Jā. Un tad ierakstiet komentārā, šeit, kuri klubi tiks Eiropiešu futbolā. Tā kā konferences līgā. Jā, un tad viss? Tieši tā. Labi, paldies, skaties mūsu video. Teikamies uz video.